labāko restorānu kafija Black Professional piedāvā. Labvakar! Šis ir raidījums Kam taisnība un šodien rējiens pret ņaudienu. Sabiedrība nosacīja dalās divās daļās. Tie, kas mīl suņus, un tie, kurus mīl kaķus. Nu, ir, protams, arī tādi, kas ienīst gan viens, gan otrs. Bet par tiem šodien nerunāsim. Neskatoties uz to, ka ir arī tādi, kuriem ir gan suņi, gan kaķi, viņi tik un tā dalās kaķis tos un suņus tos. Šodienas tēma – vai suns ir labāks par kaķi? Suņa saimnieks pret kaķa saimnieku. Kam taisnība? Suņi un kaķi ir vispopulārākie mājas mīluļi. Bieži vien vienā mājā vai dzīvoklī labi sadzīvo abi dzīvnieki. Lai gan suņu un kaķu konflikts ir mūžsens, abu sadzīvošanas atslēgas liepjoties paša saimnieka ieguldītajā enerģijā. Tajā, cik ļoti viņš centies jau no mazotnes iemācīt sunim, ka kaķi aiztikt nedrīkst. Tie, kas izvēlas tikai suņus, apgalvo, ka suns ir krietni gudrāks un uzticamāks par kaķi. Turklāt suņa iegāde esot vienīgais veids, kā nopirkt mīlestību par naudu. Kaķu mīļi tikmēr uzsver, ka kaķi esot krietni patstāvīgāki kā suņi, prasot mazāk rūpju, spējot pat nest savam saimniekam veiksmi un labprāt vieni paliekot mājās pat uz vairākām dienām. Šodienas tēma – vai suns ir labāks par kaķi? Suņu saimnieks pret kaķu saimnieku. Diāna un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Kas atšķir sunistus no kaķistiem? Pašus sunistus? Nu, es teiktu, ka sunisti ir aktīvāki. Viņi grib iet un viņi grib ar to suni iet un visu kopā darīt un skriet un darīt un iet visi kopā un aktivitātes ir gan ziemā, gan vasarā. Nu, var sakot, tas tāds, papildus iemesls. Suns neprasa, viņš dod iespēju nevis muļķīgi vienam pašam staigāt pa parku, bet tas ir labs iemesls un tas ir foršs iemesls. Kāds ir kaķi īpašnieks? Kaķi īpašnieks sēž pie televizoru un priecājas, ka viņam murrā blakus. Tā ir? Varbūt kaķu īpašniekam būs cits viedoklis. Viedoklis ir piekrītošs, jā. Man vajag to kaķi, kas man sēž klēpī un murrā, kad es skatos televizoru. Baiba Lipinska, 46 gadi, uzņēmēja, kaķu audzētavas minkuparks.lv, īpašniece, hobijs, kaķi, zirgi, moto, priecājies par dzīvi, kamēr var un netraucē to darīt citiem. Man pašai ir bijuši gan kaķēni, gan kucēni mājās. Un tad es varu salīdzināt, ka tie kaķu saimnieki, viņi nevar sagaidīt, kad viņi dabūs to savu kaķēnu. Tad viņi dabūna, viss viņiem pilna laime. Tas suņa saimnieks, kad viņš dabūna to mazo kucēnu, tad viņam tikai sākās, tagad man tas ir jāiemācās, un kad mēs to varēsim darīt, un kad tas, viņam tie jautājumi tikai rodās tajā procesā, un tad viņš ir, ka tagad viņam jauna pasaule atklājusies. Kuriem nav savu bērnu? Nē, viņiem var būt gan bērni, gan nebūt bērni. Man ir gan kaķu, gan suņu saimnieki, kuriem ir gan bērni, gan nav bērni. Es esmu dzirdējis to, ka kamēr mazs bērns aug, tad labāks esot, ka sunis blakā. Viņš esot tiešām aktīvāks un ar viņu vairāk iemācīties. Bet šķirnes jautājums. Arī. Un arī par suni tas ir šķirnes jautājums. Absolūti viennozīmīgi. Vai vispār ir pieļaujami turēt vienā mājā bērnu? Jā, man ir viņi var turēt un Saka, ka vajag īstenībā. Vai tas nav bīstami? Nē. Protams, ka ir jāpārauga vienmēr tāpatām. Tas bērns ir bērns un suns ir suns un kaķis ir kaķis. Tur ir, protams, ka noteikumi ir, bet man visi trīs tie eksemplāri. Tas ir īstenībā jānovēr, tāpēc, ka nevajag jau vairs pie ķēdes suņu to bērnu. Protams, ne, bet ar to sunu un kaķi, kas skraida apkārt pa māju, īstenībā vajag paskatīties. Ja? Jo suns parasti viņš izvēlās mazāko, vājāko, bet tā kā bērns ar viņu, teiksim, sāk kaut kā, tad tas suns viņš kaut kā apjūk. Pāri tai manai suņa meitenei, kura guļ tur pie kamīna, viņa mūžā, ja viņa nevar izturēt, viņa piecelsies un aizies. Jā, tas ir normāli suņa tāda, protams, ka nedrīkst. Suns vai kaķis ir tāds pats kā saimnieks, ka saimnieks izvēlās atbilstoši suni vai kaķi, bet ka viņi paliek tādi kā saimnieki. Nē, ar kaķiem laikam ir bišķi savādāk. Cilvēkiem šķiet, ka kaķi tu var paņemt da jebkuru, un tad tikai pēc tam konstatēja, ka ir absolūti rakstura nesadarība, ja? Jo ir kaķis, no kur tu gaidi, lai viņš ir. Tas ir tas trakākais. Ir nācies šķirties? Atklāt sakot, jā, es esmu pāris reizes ņēmusi savus kaķēnus atpakaļ, jā, tā, kad saimnieki ir konstatējuši, ka tā hiperaktivitāte, ja, kas piemīt manām šķirnēm, ka tā ir nepieņemama, ja. Cilvēki ir iedomājušies, ka tāds smuks kaķītis gulēs uz dīvāna. Tas ir tad, kad dzīvnieki izvēlās pēc bildības, nevis pēc temperamenta. Nedomājot. Kā jūs atdodat savus kaķēnus vai kucēnus saimniekam? Kā jūs izvēlaties? Nē, labi, tas varbūt ir viegli pārspīlējot.
bet ļoti piestrādājot. Es nedodu kaķi projām, ja es neesmu pārliecināta, ka pēc pāris pirmajām reizēm, ja es redzu, ka tam cilvēkam ir vajadzīgs miegains brits, ja es ļoti atvainojos, vai, teiksim, jā, vai dīvāns pilvens, ja, tad es savus aktīvistus burmas nedošu. Pirms iegādāties vai adoptēt mājdzīvnieku, būtu ļoti rūpīgi jāizvērtē, vai spēsiet par to rūpēties. Dzīvniekam nepieciešams nevien pārtika un guļvieta, bet arī saimnieka pacietība, laiks un uzmanība. Mēs jau bieži grēkojam pret saviem ģimenes locekļiem, un ja mums ģimenē ienāk vēl kāds, tad jārēķinās ar to, ka viņam tas laiks būs vajadzīgs vēl vairāk, varbūt īpaši pirmajā dzīves gadā, teiksim, sunim varētu iet uz suņu skolu un audzināt, un lai pēc tam nebūtu problēmas. Es teikšu tā, tas laiks un tas tā attieksme un tas tā pabūšana kopā, tas ir, man liekas, tas lielākais procents, ko cilvēks nekad nepadomā, kad, liekas, viņš tepat būs un mājā vienmēr. Tāpat jāsaprot, ka neviens nedod garantiju tam, ka dzīvnieks līdz savam mūža galam būs vesels. Savukārt, lai ārstētu mājas mīluļu kaitas, būs nepieciešams ļoti daudz finanšu līdzekļu. Tāpat būtu vēlams, lai dzīvnieku gribētu visi ģimenes locekļi. Esot piedzīvoti pat tādi kuriozi, ka vīrs uz patvērsmi atnesis kaķi, pēc kura nākamajā dienā ieradusies viņa sieva, dzīvnieku saimniece. Šodienas tēma – vai suns ir labāks par kaķi? Suņu saimnieks pret kaķu saimnieku. Diāna un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Kura būtu dumākā šķirne kaķim? Slinkākā? Slinkākā. Nevar saukt viņus par dumjiem. Viņam suņiem taču ir pētījumi par šķirnēm. Kaķiem... Es domāju, ļoti plaši. Kaķiem nav tādi. Par dumību kaķos nevarētu teikt, bet ir ļoti nepareizs tas mīts par to, ka sēdes kaķis ir gudrāks, veselīgāks un kaut kāds tur. Trīskrāsaini kaķi nes laimīgi. Jā, un rudie nes naudu un melni nelaimīgi. Tur tās visas tādas ir. Kas notiek ar mājas kaķi, ka viņš tiek pie rītīgi sēdes runču vienreiz nagos? Kā lai jums tā pareizi pasaka? Kaimiņu runči visi mūsu teritorijā nenāk. Nenāk ne jau tāpēc, ka man ir suņi. Nenāk tāpēc, ka man mājas galvenā kaķene ir ieviesusi kārtību. Viņi nenāk. Teritorijas iezīmēšana. Kaķenes parasti neiezīmē. Un es runčus mājas. Kad tavs suns tiek pie ritīgiem ielas huligāniem. Ir kanēs, Jā, mēs esam gājuši. Ir izgadījums, ka tu viņi rāvi nost, ka viņam ir koža un ka tu esi vedis pie daktera. Pie daktera nebija jāveda, bet mēs Gruzijā bijām uz ekskursijā ar suni un braucām uz izstādi. Un tāpatām arī 2 nedēļas dzīvojums, tur bija ielas suņu bandas, arī Portugālē. Dingo. Jā, un attiecīgi tur bija tā, ka viņi pamodās un viņi ieraudzīja, ka mēs tas ejam garām. Tad bija tā, ka bija vienkārši jāglāb tas, ko var glābt. Kur jūs abas dzīvojat? Jūs dzīvojat mājā, dzīvoklī? Mājā. Abas dzīvojat mājā. Es arī dzīvoju. Kā šis elements iespaido to? Jo man ir šausmīgi sāpīgs. Man pašam bija suns un arī dzīvoju 8. stāvā. Un man šausmīgi, tam sunim jau man bija foksterieris. Viņam jau bija grūti, ja? Bet kad cilvēks iznāk ar Sanbernāru vai ar dogu ārā no dzīvokļa, uz 15 minūtēm man viņi izstaidzināties. Bērnībā. Jā. Protams, 15 minūšu pastaigs tas ir garām. Tāpēc man ir kaķi. Jā. Dzīvoklī, suns. Viena daļa, jā. Vai pieļaujam turēt dzīvoklī? Protams. Viņam neko nevajag. Es atvainojos ar visu privātu māju. Man nebūtu visi neiet ārā. Viņi tur negrib. Viņi tur neko nav pazaudējuši. Priekš kā viņiem to vajag? Viņi ir šķirnes kaķi. Viņiem ir citas funkcijas. Es nerunāšu varbūt šajā gadījumā par kaķi parasto. Bet arī viena daļa, kad viņi ir ienesti mājās un tikuši vaļā no tās ielas. Viņi tur atpakaļ negrib. Kad vienā mājā dzīvo gan kaķis, gan suns. Nekas, viss kārtībā. Jā, mums ir ļoti foršs tandēms. Tas ir tāda mīts, ja, kad nevar sadzīvot suņu ar kaķiem. Audzināšanas jautājums. Audzināšanas jautājums, tas ir pieredums un vispār. Šeit tad jau tam sunim patīk. Viņš skrien iekšā ap durīm, tas kaķis pēkšņi. Tur kāds ieskrien. Tad kaut kad 3 metrus paskries arī pakaļ, bet Daļa cilvēku, kuri izlēmuši par mājdzīvnieku iegādi, mēdz izvēlēties kaķus, jo pieredzes domāt, ka tie prasa krietni mazāk laika. Zinātāji gan liec šo pieņēmumu apstrīdēt.
Protams, ka sunim tā regularitāte ar iešanu pastaigās un varbūt fiziskās aktivitātes ir tas, kas ir vajadzīgs papildus. Bet es nevaru teikt, ka kaķi var nolikt kā vāzi vai kā grāmatu plauktā un līdz ar to būs atvilkt ķeksīts, ka man mājās ir dzīvnieks. Jo kaķim arī gribas pabūt kopā. Un ja ir kaķis, kurš varbūt negrib sēdēt klēpī, tad viņam ļoti patikt varbūt kopā paskatīties televizoru. Un ja tas saimnieks mājās ir reizi nedēļā brīvdienā, es nedomāju, ka tas kaķis būs laimīgs. Jā. Pat tādā gadījumā, ja viņš ir vienpatnis un tāds sava ceļa gājējs, viņam tomēr vajadzīgs ir kompānija. Izvēloties mājdzīvnieku, jāsaprot, kāda ir vide, kurā viņš dzīvos, kāds ir saimnieka dzīvesveids un raksturs. Tā visvieglāk izlemt, kāda būs, piemēram, visatbilstošākā suņa suga. Taču, ja gribās būt pārliecinātam par dzīvnieku manierēm un raksturu, jāizvēlas jau no pieaugušiem suņiem un kaķiem. Bieži vien tomēr cilvēki vēl izvēlās dzīvniekus pēc ārējā izskata, īpaši suņus. Jā. Mums ir haskiju un malamutu vilnis, tik skaisti lāčuki un tik jauki, bet tad, kad cilvēki saprot, kas tie vispār ir par dzīvniekiem, tad uzreiz ir problēmas un faktiski tad viņi nonāk patversmē. Tāpat līdzīgi arī ar šarpeju kucēniem, kuriem ir ļoti skaista samtaina vilniņu uz bildēm, bet tad, kad viņi ir jākopja un pareizi jābaro, tad arī liels problēmas. Un tāpēc es domāju, ka galvenais ir tas, lai cilvēks padomātu par sevi. Kāds draugs viņam būtu labāks. Mēs taču draugus arī izvēlamies pēc tā, kāda mēs paši esam. Šodienas tēma – vai suns ir labāks par kaķi? Suņu saimnieks pret kaķu saimnieku. Diāna un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Vai suņu saimnieki un kaķu saimnieki, piemēram, var mierīgi pastaigāties vienā un tajā pašā parkā netraucēti? Kaķu saimnieki maz pastaigājās. Ļoti maz. Teiksim atklāt, kuram kaķim tas ir vajadzīgs. Tas ir pēc vajadzībām. Kaķi tiek vesti pavadā. Jā, mani kaķi tiek vesti. Jā, man burmīlis daži, vispār, staigā, burmīlām ir tas pat ir, izstādēs populāri, ka viņi nesēž būros, jo viņiem nepatīk sēdēt izstādes būrī. Viņiem liek siksniņu, pavadiņu, un tā kaķis iet līdzi. Vai izstādes vispār nav domāts saimniekiem? Tam kaķim taču ir vienalga, ko viņš tur dabūs arī suņu izstāde ir tieši tas pats, tā ir domāta. Es uzskatu, man ir tā pieredze starp suņu un kaķu izstādēm, tad es teiktu, ka kaķu izstādes manā uztverē ir tāds bišķiņ, tāds lēnāks pasākums. Tā lēni notiek. Vienalga piedalās. Kaķis ir, bet es neteiktu, es nepazīstu personīgi vienu kaķi, kam patīk tā kaķu izstāde. Ļūda, tu pazīsti manas kaķes? Labi, bet es saku no savām zināmajām. Viņas tur, viņa novērtē. Sunim, kad viņš ierauga, viņam pavada, viņam acis zib. Es redzēju skareiz, ka suns smējās. Jā, man māks meitenes maidītas var parādīt to pēc tam. Un tu zini, par ko viņas smējās tajā brīdī? Jā, dažreiz zinu. Tas ir dažreiz arī tāds mazais vainīgais smaidiņš, bet citreiz ir ļoti priecīgais, ļoti laimīgais un ļoti virpuļojošais. Vai jūs jūtat, kad jūsu dzīvnieki par jums smējās? Dažreiz par mani tā reizēm. Bet jūs sarunājaties ar saviem kaķiem? Protams. Un viņi jums atbild? Protams. Pie kam viņi māk atbildēt prasītajā intonācijā. Ir jau, mēs dabīgi savus mīluļus drusku, kā lai pasaka, pataisam cilvēciskāk. Šodienas tēma – vai suns ir labāks par kaķi? Suņu saimnieks pret kaķu saimnieku. Diāna un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Labāko restorānu kafija Black Professional piedāvā.